Esiet sveicināti raidījumā Tepat aiz horizonta, kur mūsu fokusā ir cilvēks kultūrā. Un šodien pie mums ciemos zemesargs, 6 bērnu tēvs un arī pirtnieks Guntars Rožlapa. Guntars, sveiks, prieks tevi redzēt. Sveiki. Tu šobrīd esi devies izdienas pensijā, cik man zināms. Kādas ir tavas attiecības ar zemesardzi šobrīd? Iestāšanās process tūlīt būs pabeidzies un būšu zemesargs. Bet vairs ne kā aktīvā dienesta karavīrs, bet kā zemesargs. Bet līdz šim tu krietni daļu savas dzīves esi bijis aktīvajā dienestā, tā to sauc, ja? Jā, profesionālajā dienestā. Profesionālajā dienestā. Kas mainās? Nav tik lielas intensitātes un atbildības, līdz ar to arī stresa nav tik daudz. Un es varu plānot savu iesaisti un darīt tās lietas, kas man patīk. Piemēram, pirts. Līdz tam mēs vēl nokļūsim. Kā tu kļuvi par karavīru? Tas bija tāds apzināts solis? Jā. Kā tas sākās? Vidusskolā 11. klasē sāku uzdot jautājumus, kur jūs iesiet mācīties. Bija doma mācīties par juristu vai vēsturi studēt. Jau sāku doties uz sagatavošanas kursiem, bet tad ieraudzīju bukletu, kur iet tālāk mācīties, un vidiņā atvēru, un tur bija Policijas akadēmija un Aizsardzības akadēmija. Un es sapratu, ka mani nekas cits kā armija neinteresē, neaizrauja. Lai gan aizrauga gan jurisprudence, gan vēsture. Bet tā, ka tikai to, nē. Nu, tad izvēle krita par labu armijai, un es visu citu noliku pie malas un apzināti devos uz Aizsardzības akadēmiju, lai kļūtu par virsnieku. Cik ilgi tu esi darbojies zemesardzē un kādi ir tavi profesionāli ikdienas pienākumi bija? Zemesardzi, tu domā visu dienestu? Jā, tavu militāro dienestu. Militārais dienests 28 gadi pilni. Sākās viņš zemesardzē, tad pēc tam jūras spēkos, bet ne uz kuģa. Pēc tam nodrošinājuma pavēlniecībā, un tad atkal zemesardzē, bet jau Jēkabpilī. Esmu vadījis 30 cilvēku lielu kolektīvu, 6 cilvēku kolektīvu, 3 cilvēku kolektīvu, 120 cilvēku kolektīvu. Tagad dienu pirms dienesta noslēgšanas man bija pienākums organizēt apmācības, plānot militārās operācijas. Un ne tikai plānot apmācības, bet arī pašam vadīt. Tāda, vismaz 20 gadu militārās pedagoģijas pieredze. Tu jau varēji ar vienu turpināt savas profesionālās gaitas, vai ne? Tā bija tava izvēle, ka tu šobrīd dodies izdienas pensijā. Jā. Kā tu nokļuvi līdz tam solim, ka šis ir tas brīdis? Veselība. Profesionālās izdegšanas sindroms. Līdz kritiskai atzīmei nebija nonācis, bet es sapratu, ka ir kaut kas jāmaina. Arī sievas vecāku saimniecībā bija jau aizsākti projekti lauku turismu ziņā. Un tad bija tā, vai nu mēs sākam tagad, un es pārslēdzos uz lauku turismu, vai nu es turpinu vēl dienestu, un tad nebūtu labuma nekur. Un tad pārslēdzāmies uz lauku turismu. Un tagad arī ir tādi labi rezultāti.
un tagad varu atkal. Ir veselība uzlabojusies. Palīdzu citiem uzlabot veselību. Un jā, Zemesardze aicina palīdzēt ar savām zināšanām un pieredzi. Bet tieši kā militāra personai, kas tev bija tas, kas tev sniedza vislielāko gandarījumu? Redzēt, kā karavīrs pieauga. Ne jau fiziski, bet kā viņam pieaug viņa pašapziņa, kad viņš apgūst tās lietas. Tas ir tāds. Mācības sākās, mācības beidzās, es redzu, kad ir tas pozitīvais rezultāts. Bet ir lietas, kuras saprotu pēc 20 gadiem. Sen apakaļ Liepājā strādāja ar jaunsargiem, un tagad tie puiši visi ir lieli. Un, ja pasaka paldies, un viņš ir savu dzīvi saistījis ar to un izvēlējies, un ir kvalificēts karavīrs, tagad tas ir tā vislielākā medaļa. Tava lielā medaļa ir arī tavi bērni. Tev ir 6 bērni. Vai kāds no viņiem arī ir saistīts ar militāro dienestu? Puse. Vecākā meita ir virsnieks jūras spēkos. Otra meita ir zemesargs Jēkabpilī. Vecākais dēls uzsāka valsts aizsardzības dienestu, bet palika profesionālajā dienestā. Pārējiem vēl nav 18. Vecāki, iepazīstot savas profesijas zemūdens akmeņus, nereti mēģina bērnus ievirzīt citā gultnē. Tev bija viegli šai ziņā pieņemt viņu izvēles? Atceroties, kā tas notika, jāsaka, ka bijis ir visādi. Bet redzot viņu tieksmi uz to pašu, es neliku šķēršļus. Negribās jau, lai tie bērni turpina tieši to pašu, bet laikam jau arī viņi redzot to, ka es tajā rodu tādu interesi. Acīm redzot, arī viņi grib pamēģināt, paskatīties. Izskatās, ka padodās. Tad ir labi. Vai tu zini, vai tu esi informēts, kāda šobrīd ir situācija Zemesardzē? Pietiek mūsu zemes aizstāvi šobrīd? Aizstāvi nekad nav par mazu. Kāda šobrīd ir aktivitāte, nevaru pateikt. Bet domāju, ka pieplūdums ir. Viņš jau dinamisks. Jo apkārt lielāks bubulis, jo vairāk pieprasīts. Kā tu definētu patriotismu? Pirmkārt, darbības vārds. Otrkārt, viņš pats no sevis neveidojās, viņš ir jāveido caur vecākiem. Bērni automātiski pārņem vecāku attieksmes. Ja ģimenē kultivē latviskās tradīcijas, ja ir kādi veiksmes stāsti vai varoņu stāsti, un viņus neaizmirst un no paudzes uz paudzes atgādina, tad nostiprinās šī pārliecība. Ja skolā pauž to, ka vēsture ir vērtība, ka zināšanas ir vērtība, ka tradīcijas ir vērtība, ka latviskā dzīves ziņa ir vērtība, tad tas viss nostiprinājās un vairojās. Un, jā, patriotisms ir kultivējama lieta. Un ļoti liela nozīme ir vēstures zināšanai. Jo tas ļauj saprast to, kas ir bijis labs,
un to, kas ir bijis slikts. Vēsture ir jāzina gan to, kas ir bijis labs, gan sevišķi to, kas ir bijis slikts, lai neatkārtot kļūdas nākotnē. Muzeji mums atgādina, bet muzeji nepauž visu. Ir vēl cilvēku atmiņas un dzīves stāsti, kas ir jākultivē, jārunā ar jaunāko paudzi. Un tādējādi saglabājās gan ģimenes, gan dzimtas identitāte, gan reģionālā, vai kurzemnieks, vai latgals, vai rīdzinieks. Un tas, ja to uztur dzīvu, tad cilvēkos nostiprinās identitāti un viņi kļūst arvien dziļāk. Bet tas kādam ir jādara. Vai tu pats jūties kā savas zemes patriots? Jā. Un kādas vērtības tavu prāt piemīt mūsu tautai? Brīvības alkas. Brīvība. Kāds tev pašam priekš sevis šķiet lielākais ieguvums no bruņotajiem spēkiem? Lielākais ieguvums dienesta laikā ir apgūtas 3 svešvalodas. Vācu, angļu un franču. Lai gan franču mazāk, jo nav iespēja praktizēties. Protams, arī krievu valodu, bet to mācījos skolā. Bet, līdz ar to 4 svešvalodas, jā. Jums tas ir tāda obligāts nosacījums, jūs visus apmāca, vai kā tu esi līdz tam nonācis? Skolā mācījos vācu valodu, Aizsardzības akadēmijā turpināju vācu valodu. Tad jau būdams virsnieks intensīvajā kursā piedalījos, pēc tam Vācijā biju praksē Bundeswehrā. Tad mēs iestājāmies NATO, tad visiem vajadzēja zināt angļu valodu. Dabūju mācīties papildus. Neteiksim papildus, bet no sākuma. Un tad piedāvāju franču valodu mācīties, piekritu. Lai gan franču valodu jāmācās ir vismaz 5 gadus, lai varētu komfortabli justies. Ka tevi neapsmaida vismaz. Ar šī brīža prasmēm mēs kaut kur laukos varētu sarunāt, paprasīt ceļu vai nopirkt veikalā kaut ko. Bet saprotu. Jā, tas ir lielākais ieguvums. Un runājot arī par tavu iepriekšējo profesionālo karjeru, man vienmēr ir mulcinājusi izdienas pensija. Vai nav jocīga sajūta vēl tādam enerģijas pilnam esot doties pensijā? Ir pagājis gads, kopš es esmu pensijā. Jā, es tagad varu teikt, ka es esmu enerģijas pilns. Dienests ļoti nolieto organismu. Notikuma intensitāte un pasākuma intensitāte viņa tomēr nolieto ļoti, ļoti. Un nav arī laika dižitā, kā lai saka, nedz atpūsties, nedz uzlabot veselību. Tā kā bija vajadzīgs pakāpt maliņā. Kas ir tas, kas tev palīdzēja šī gada laikā atjaunoties? Pirts. Tad pastāsti vairāk, kā tu nokļuvi no zemesardzes pirtī. Lauku mājās izbūvējam pirtiņu. Sākām iet pirtī, pērties. 1 reizi forši, 2 reizi forši, 3 reizi forši. Pēc 4. reizē kaut kā nav patīkami. Nolēmu painteresēties, kā tad būtu vajadzīgs. Sāku interesēties, izrādās pat skola ir. Nolēmu izmācīties. Kad jau speciālisti rokās nokļūsti un sāc mācīties, tad tas pozitīvais efekts, kādu atstāja pirts, es tad tikai sapratu, cik ļoti es esmu izdedzis.
un cik ļoti vajadzīgs ir atpūsties un atjaunoties. Tagad es to sniedzu citiem. Tu šobrīd esi pirtnieks. Kas mācību procesā tev bija tādi lielākie atklājumi par pirti, ko tu iepriekš tā kā vispār nespēji iedomāties? Smaržas. Un kā smarža spēja tik ļoti ietekmēt cilvēku. Arī ēteriskās eļļas. Ārzniecības augi, kā viņus pareizi vākt, kā pirti uzbūvēt. Ja arī neuzbūvēt, tad kā iekārtot. Vēl daudz kas cits tā, kas pārsteidz. Tā savā ziņā ir tāda tā kā atgriešanās vairāk pie tādām senču tradīcijām? Viennozīmīgi. Un tad pastāsti lūdzu, pirts un pirts rituāls ir, tā kā, ko īsti ietver pirts rituāls? Tā nav tāda parasta pirts, kā varbūt ir ierasts domāt. Mēs ieejam, izkarsējamies un ārā. Kas notiek pirts rituālā? Metamorfoze. Cilvēks ierodās, es ar viņu parunājos, noskaidroju, kāda ir viņa pieredze pirms tam. Vairumam ir ļoti nepatīkams atmiņas. Kārstums un smakšana, daudz nelaimes, daudz negatīvas pieredzes. Kādēļ viņi neiet uz pirti? Jābrīdina, ka nav liels karstums. Vispirms pasildam kājiņas vanniņā, padzeram tēņu sviedrējošu. Cits nosvīdis, ja vēl neieejot pirtī. Pirmais iegājiens, tāda iesildīšanās, noskrubēšanās, mazs pērieniņš, tad ir atpūta. Tad ir mazliet stiprāks pērieniņš ar vairāk slotām. Bērs slota nav vienīgā slota. Ja? Pirts rituālā 16 slotas. Teiksim tā, no katra veida pa 2, tas būtu 8 dažādas slotas. Kadiķītis tai skaitā. Un brīdina viņš nedurās. Jā, katra slota savādāk gulstās uz ķermeņa un sajūtas ir citādākas. Tā, svarīgs pirtī ir tas kontrasts starp karsto un augsto, un tad iegremdēšanās augstā ūdenī. Vai arī apliet tikai ir augsta, un tad cilvēkam tāda labsajūta iestājās. Un tāda balva, ka viņš jau tāds pusaizmidzis, jau tev sēž, jau tāds laimīgs, atpūties. Bet vēl lielāka balva ir tad, kad dažas dienas pēc pirts rituāla cilvēki sāk uzdot tādus jautājumus pareizos par savu dzīvi. Tādas atskārsmes parādās. Varbūt tev pašam ir kāda tev mīļākā pirtslote, no kuriem zariem plūkta? Pīlādes. Pīlādes. Ko simbolizē pīlādes? Zemi. Zemes spēku. Un tādu attīrīšanos, aizsardzību. Kāda šobrīd ir tava ikdiena? Vākt augus, tējas, pirtslots gatavot, malku gatavot. Pirts rituāls ir tikai notikums. Tā ir, teiksim, 1/6 daļa no visa tā. Ikdiena kā zāļu vīram. Kas kopīgs zemessardzei un pirtī? Kalpošana. Ja tas ir zemessardze, tas ir tautai, ja tā ir pirts, tad konkrētam cilvēkam. Tik skaisti pateikts. Jums ir arī savs lauku turisms. Varbūt pastāstīja, ar ko jūs nodarbojaties? Piedāvājam cilvēkiem atpūsties kempingā.
atpūsties apartamentos, pamakšķerēt pie ezera, nopērt. Atpūtabaļote.com Facebookā vai Instagramā varat mūs redzēt. Es tieši domāju, tur ir daudz darba tavā ikdienā šobrīd. Kas tev pašam dod enerģiju? Kur tu uzlādējies? Tur arī dabā. Vācot augus, stājot pa mežu, meklējot materiālus priekš slotām. Tā. Meditatīvs pasākums. Mēs ir iezīmējušās tādas 3 tavas šķautnes, kas ir militārais dienests, kas ir pirts un kas ir 6 bērnu tēvs. Kas no tā viss ir izaicinošākais? 6 bērnu tēvs. Kas ir izaicinošākais būt 6 bērnu tēvam? Varbūt tu vari, mēs visi zinām, ka Latvijā tā demografiskā situācija ir diezgan kritiska. Varbūt tu vari iedvesmot cilvēkus, kuri ir pārdomās par kādu bērniņu. Tas nav viegli. Noteikti nē. Mammām jau visgrūtāk ir. Un grūtāk ir tad, ja tu esi dienestā un visu laiku kaut kur prom esi. Un tagad arī ir. Tagad es esmu mājās, un man ir 2 tādi pirmsskolas vecuma bērni. Lielie jau ir lieli, patstāvīgi, bet arī par viņiem jārūpējās. Bet jā, tiem mazajiem ļoti daudz uzmanības vajag. Un tā jārada apstākļi, lai mamma var atpūsties. Tā. Un tu šai pusē esi ienācējis, tavas saknes, saprot, nāk no Kurzemes puses? Jā, es esmu, lai gan dzimšanas vieta ir Rīga, tad līdz pusauģi gadiem dzīvoju Sabilē. Un vai tu esi iejūties šai pusē? Kā tu šobrīd jūties pats? Var uzskatīt, ka es esmu iedzīvojies. Tu sevi sauc jau par Jēkabpilieti, Jēkabpils puses iedzīvotāju. Jā. Tu esi arī muzikāls. Pastāsti, lūdzu, tu dziedi, spēlē kaut ko? Kandavā mācījos trompeti, bet nepabeidzu. Bet esmu dziedājis koros, Nīcas vīru korī. Ar Nīcas vīriem piedalījos 2 dziesmu svētkos. Šeit Jēkabpilī ar ansambli Tomēr. Tagad mēs tā draugu lokā savam priekam padziedam, pamuzicējam. Tu šobrīd vēl spēlē kādu instrumentu? Nē, bet ir vēlama iemācīties gan akordeonu, gan ģitāru. Un varbūt tev ir kāda mīļākā dziesma? Dziesma, ar ko tu sācies. Un noslēgumā mēs visiem mūsu raidījumu viesiem vaicājam, kas tevi paceļ pāri horizontam, proti, kas ir tās lietas, procesi, notikumi, cilvēki, kas tev ļoti iedvesmo? Es kopā ar Aleksu Daumi mēs organizējam tādus vīru klosterus, kur ir gan tādas sarunas par vērtībām un mērķiem un mērķu realizācijām. Mana sadaļa ir tas piedzīvojums. Piedzīvojums ir drīzāk izaicinājums, kur cilvēki pārvar savas bailes. Un tas, kas paceļ pāri horizontam, ir tas, tad, kad tie cilvēki ir pārvarējuši tās bailes, kā viņi staro. Tā ir tāda balva, jā. Tas ir tas, kas paceļ pāri horizontam. Ne visi pārvar tās bailes, bet tajos brīžos, kad izdodas, tad ir lieliska sajūta. Paldies tev par šo skaisto sarunu. Un paldies par veltīto laiku un lai jums viss izdodas.
Un paldies arī mūsu skatītājiem. Un tiksimies jau nākamajā raidījumā, tepat aiz horizonta. Visu labu!